Ja mēs runājam par aktualitātēm, piemēram, vakar bija pieprasījuma komisija, un mēs debatējām par demogrāfijas jautājumu. Par šo jautājumu gan Bendrādes kundze, gan Rībenes kundze, gan Čepāns kundze aktīvi izteicās. Debats bija gan tāds interesants, bet daudziem mums radās bažas, ne tāpēc, ka kāds bija pozīcijā vai opozīcijā. Tie cipari, ko mums parādīja, ka patiesībā mēs ejam uz izmiršanu. 2050. gadā, ja mēs ticam šiem ekspertiem, tad cilvēku skaits Latvijā paliks tikai 1,5 miljona. Ja mēs skatāmies tālāk, tad jau 2100. gadā Latvijā paliks vien mazāk kā 500 miljonu iedzīvotāju. Tā ir pamatnācija. Līdz ar to migrācija Latvijas virzienā viennozīmīgi attīstīsies. Kā mēs rīkosimies, kā mēs aizstāvēsim šādas lietas, kas Latvija ir daudz bīstamākas nekā varbūt viens vai otrs nemieris kādā citā pasaules reģionā. Un man šķiet, ka šie jautājumi par vērtībām, par ģimenes vērtībām, kuras mums ir jāaizstāv, ir jāieliek tieši ziņojumā par Latvijas nacionālo drošību. Kāda būs Latvija pēc 50 vai 100 gadiem? Un es aicinātu tiešām tos ierēģus, kas sagatavoja šo ziņojumu, tomēr atbildīgāk uzņemties par to, ko viņi raksta, lai nebūtu tāds apraksts par visu kaut ko mēs īsti neietekmējam. Domāsim vairāk par Latvijas nacionālām interesēm un par to, ko mēs reāli varam izdarīt. Un es premjeram aicinātu, varbūt tiešām tas ir 10. gada ziņojums, bet tad, kad būs jūsu 11. gada ziņojums, lai tiešām tās lietas, kas skar Latviju, tomēr būtu iekļautas. Paldies!